pavisam nedroši šūpojas. Tas parasti ilgs tikai dažas dienas. Vecāku uzdevums būtu viņu pirmajās dienās paņemt pie dupša un pie padusēm un nolikt atkal istabas vidū sēdus vai četrāpus, lai bērniņš atkal iet četrāpus atkal pie iekārotā objekta un atkal ceļās augšā. Un tā bērniņš būs gan pietiekoši cēlies un pietiekoši arī rāpojas. Vecākiem jāraugās, lai mazais nestātos uz pirksgaliņiem, kas parasti notiek 7 līdz 8 mēnešu vecumā. Bet ja viņš tā tomēr dara, tā ir droša zīme, ka doma par staigāšanu vēl ir pāragra. Mazliet jānogaida. Protams, ka ik viens pieaugušais tiklīdz pamanījis mazuļa centienus spērt pirmos pastāvīgos solīšus, labu gribēdams steidz savam acuraugam palīgā. Stop! Lai arī mazi, bērniņi paši jūt, kas un kurā laikā viņiem jādara. Nesteidzināsim viņus. Tad, kad bērniņš ir piecēlies kājās, tas nenozīmē, ka viņš ir gatavs staigāt. Un vislielākā kļūda, ko vecāki dara, ieraugot savu bērnu stāvam, dod bērnam rokas un veicina viņus soļot uz priekšu. Kamēr mazulis vēl tikai gatavojas staigāšanai un nesen iemācījies stāvēt uz kājām, vecāki nedrīkst bērniņu ņemt pie rokas vai turot padusēs uzsākt pirmās pastaigas pa istabu. Ļoti nepareizi ir bērnu staidzināt, jo kas notiekās? Pirmām kārtām viņa ķermenis sagāžās vai nu uz priekšu, vai nu uz atpakaļ. Jā, tad bērniņu, ja mēs turam stāvus, tad turam bērniņu nevis aiz rokām, bet ļoti lieliski, kā Martu mamma tur pie ķermenīša. Tad bērniņš tad nesasprinzinās, kad mēs turam pie ķermenīša. Un tāpatām arī mēs bērniņu paceļam kaut kur, turot viņu pie ķermeņa un pie dupša. Tāda nepareizi ir bērniņu staidzināt, jo bērniņam ļoti gribās skriet uz priekšu, un tad viņš mēģina skriet uz pirksgaliem. No kā atkal vēlāk, ja pat arī tulītām veidojas tas, ka bērniņš liek pēdiņus uz iekšu. Liek pēdiņus uz iekšu, un viņš grib skriet uz priekšu. Un tad bērna ķermenis sagāžās uz priekšu, un ar laiku izveidojās gaita, it kā šūpojošo, bērniņš it kā skrien, un tad viņš nevar nobremzēt, un ļoti bieži arī krīt. Tāpēc, tad, kad bērniņš ir gatavs staigāt, viņš aiziet pats ar taisnu muguru, ar taisnu stāju, un negāžās ne uz priekšu, ne uz atpakaļ. Mazulis būs gatavs pirmos solīšus spērt patstāvīgi, un pats par to būs ļoti gandarīts. Galvenais – bērniņu nesteidzināt. Neaizmirstiet, ka mazajam ir nepieciešama vecāku uzslava, kas viņu iedrošinās priecīgi un pašpārliecināti iet uz iecerēto mērķi. Daudzas māmiņas uzskata, ka staigāšana staigulī ir liels sasniegums un tuvina mazuli pirmajiem patstāvīgajiem soļiem. Taču, kā izrādās, staiguļi nemaz nav piemēroti palīgi bērna fiziskajai attīstībai. Tad bērniņu staigulītī nepavisam nevajadzētu likt arī tad, kad bērniņš jau ir tuvu staigāšanai, viņš nemaz nav tik apmierināts, jo viņš īstenībā jūtās ierobežots. Un staigulītī bērniņam visu laiku ir jāatrodas stāvus, un viņam nav iespējas nolaisties četrāpus un parāpot. Un tādējādi mēs bērniņu stimulējam, kas nav labi priekš bērna mugurkaula, bērna gūžiņām, jo viņš nespēja atpūsties. Dzirdēti arī vecāku apgalvojumi, ka mazulis rāpošanas posmu izlaiž un uzreiz mēģina celties kājās un iet. Citi vecāki saka, ka mans bērniņš nerāpo, vai ir tāda stereotipa, ka puisīši vai meitenītes nerāpo. Tad es noteikti gribētu pateikt, ka katram bērniņam ir no Dieva dota dāvana vēlties, celties četrāpus, rāpot, piecelties un tad tikai sākt staigāt. Un tāpēc vecāku uzdevums ir nesteigties, nestimulēt bērniņu un sagaidīt, kad bērniņš ir gatavs staigāt pats. Un tāpēc, ja mēs bērniņu nesteidzināsim, viņš noteikti rāpos, apsēdīsies un tikai tad sāks celties kājās un tikai tad aizies. Tātad bērniņi nerāpo tikai tāpēc, ka mēs apsteidzam attīstību un ļoti agrīni bērniņi nēsājam stāvus. Tad, kad bērniņš ir izaudzis lielāks, viņš jau sēž un rāpo. Viņam ļoti nepatīk, ka tautiņu biksītes jāmaina guļot uz muguras, un liela daļa bērnu protestē. Jā, un tāpēc bērniņam autiņu biksītes arī mainam, liekot bērniņu pār savām kājām. Novākam biksītes nosti, un ja būs bērniņš
lielo darīšanu izdarījis, tad viņš nenosmērēs ne mammu, ne arī apkārtējās mēbeles un grīdu. Mēs bērniņu varam droši pieturēt šeit pie muguriņas, lai viņš neskrien nekur projām. Ikvienam bērnam ir dabas dotas spējas pašam sākt jebkuru no jaunajām darbībām. Tāpēc svarīgi, lai vecāki nesteidzina mazuli, bet pieņem bērniņa individuālo spēju un gatavību sākt darboties. Tad arī viss izdosies kā nākas, un mazajiem staigātājiem pavērsies visa plašā pasaule. Māmiņu